Labvakar, Latvija! Šodien pagatavosim lasi rīsu mīklā ietītu samarinētu pesto un ar saldo kartupeļu sacepu. Pirmo ņemsim lasi un sagatavosim viņu. Mums vajadzēs aptuveni 160 grami laša filejas. Mēs vienkārši ņemsim pesto un iemarinēsim lasīti. Ļaujam viņam aptuveni iemarinēties, kaut kādu minūtīti. To laiku ņemsim vienkārši rīsu papīru. Jāņem ir ūdens, augsts vai nedaudz sils. Vienkārši šis rīsu papīrs jāieliek ūdenī. Tās būs aptuveni 30 sekundes, ka viņš pilnībā izmirks. Kad viņš būs izmircis, mēs ietīsim viņā lasi un tad turpināsim ar sacepumu. Labums tāds no tā, kad viņš ietīts rīsmīklā, ir neies ārā tā sula un būs viss tā buķeta paliks iekšā. Un šī gadījumā mēs varam cept viņu gan uz pannas sakarsētas, gan vārīt eļļā, gan arī cepeškrāsnī. Tālāk mēs taisam saldo kartupeļu sacepumu. Mums vajadzēs vienkārši vienu saldo kartupeli un vienu ābolu. Un ņemsim vienu daiviņu, vai varbūt pat divas, izvēloties vai nu latviešu vai ķīnas ķiploki. Latviešu ņemsim vienu, viņš būs spēcīgāks. Mēs nomizosim visu un sagriezīsim plānās šķēlītēs un klāsim iekšā kārtās gan ābolu, gan kartupeli un pieliksim vienkārši olīveļu, sāli, piparus. Liekam atkal cepamo papīru un liekam mūsu otro paplātīti virsū. Tagad mēs piepildīsim viņu ar ūdeni un iekšā krāsnī 180 grādos aptuveni 20–25 minūtes. Kamēr cepsies mums saldo kartupeļu sacepums, mēs varam pagatavot arī mērci. Te vajadzēs aptuveni ceturdaļu no gurķa. Mēs vienkārši pārgriezīsim uz pusi un tad nogriezīsim šādā te veidā četros, lai izņemtu ārā sēklas. Un šīs mēs nelietosim mērcītē, jo savādāk mērcis viņu atsulosies ļoti. Šo var vienkārši lieliski ielikt vienkārši ūdens glāzē vai ūdens krūzē, un viņi atsvaidzinās jūsu ūdeni, būs vienkārši perfekta garša. Tātad ņemsim vienkārši šos gabaliņus, sagriezīsim, smalki atkal kubiņos, pieliksim vienu ķiplociņu daiviņu, pusi laimu, un tad aptuveni grieķu jogurtu, cik mums te ir 250 grami, tas būs arī labi. Un kaut kāds zaļumiņš, šī gadījumā tie būs maurloki. Tagad pieliekam arī pipariņus un sāli. Viņi var noturēt kaut kādu aptuveni minūtīti. Un tad vienkārši liksim klāt arī jogurtu. Tātad mums ir mērķis uztaisīt, sacepums vēl cepās. Tagad cepsim lasi. Mēs sakarsējam vienkārši pannu. Eļu vajag nedaudz vairāk, kā parasti jūs lejat. Sakarsējam eļu, lai viņi pilnībā karsti ir, un liksim lasi un cepsim no vienas puses, no otras puses un arī sāniņus aptuveni kādu minūti uz otru. Lasis ir izcepies, arī sacepums mums ir gatavs. Vienkārši izgriežam šķēlīti. Un lasīti varam, ja gribam tā interesantāk, tad viņu sagriezt kādos gabaliņos. Tā mēs uzliekam arī nedaudz mērcīti. Varam uzliekt uz pašu lasīša un kaut kur nolikt arī blakus. Varam zaļums, tie vienmēr būs perfekti. Burvīgi atsvaidzinās vienu ēdienu. Svaigas pipariņas vēl. Vienkārši burvīgs un interesants ēdiens. Tas noteikti ir ai kā garšo.